Vārds digitālā mode, digitālais dizains. Es esmu kaut kur dzirdējusi, kur es uzrunāju tiešām potenciālos uzņēmumus, kuriem tas varētu interesēt. Lai es saprastu, ko es vēlos darīt ar savu dzīvi, es nevarēju turpināt darīt to, ko es nevēlos darīt ar savu dzīvi. Runājot vārds pa vārdam, viņi saka, es šuju. Viņš ir ļoti jaudīgs, viņš ir gana labs, bet viņš nav tik populārs. Latvijā ir radoši cilvēki, ir cilvēki ar ļoti labu gaumi, bet varbūt mēs esam pārāk kautrīgi. Es esmu cilvēks, kas ir piedzimis pie jūras, man ir svarīgi atpūsties pie jūras. Un tad es tā godīgi sev pajautāju, vai tas ir tas, ko es vēlos, vai tas ir tas, ko es domāju, ko es vēlos. Šodien mūsu studijā viesojas Marija Gordina. Viņa ir inovatīva un radoša digitālās modes dizainere, kuras mākslas darbi maina uztveri par modi digitālajā laikmetā. Marija ir MG Digital Fashion Studio dibinātāja un galvenā dizainere, kur viņa apvieno savas radošās vīzijas ar tehnoloģiju iespējām, lai izveidotu apģērbus digitālajā vidē. Izglītību Marija ieguvusi pastāvīgi, apguvusi visas 3D saistītās prasmes, kas nepieciešams, lai kļūtu par meistarīgu digitālo modes dizaineru. Viņas aizraušanās ir radīt unikālus un inovatīvus apģērbu dizainus, izmantojot VStitcher un Style 3D. Avatāru veidošanai Daz Studio, bet animācijām un objektiem, kurus nešuj, piemēram, pogas, ķēdes un citiem līdzīgiem objektiem, viņi izmanto Blender. Marijas mērķis ir padarīt digitālo apģērbu dizainu nevien par populāru, bet arī par pieejamu plašākai auditorijai, pārveidojot mūsu skatījumu uz modi un tās nākotni. Viņi meklē balansu starp radošumu un tehnisko izpildījumu, lai radītu darbus, kas aizrauj un iedvesmo. Brīvajā laikā Marija turpina pilnveidot savas prasmes 3D jomā, vienlaikus neaizmirstot arī par citām iemīļotām nodarbēm – dejošanu, latviešu tautsdejās un vēderdejās, pašizaugsmes literatūras lasīšanu un filmu skatīšanos, un pie tam arī Marija labprāt pavada laiku ar savu suni Keksiņu. Viņa sporto, nodarbojas ar rokdarbiem un fotogrāfiem. Marijas nodarbošanās ir iedvesmojošs piemērs tam, kā tehnoloģijas var mainīt tradicionālās industrijas un radīt jaunas, radošas izpausmes formas. Šodienas sarunā mēs ieskatīsimies Marijas digitālās modes pasaulē, uzzināsim par viņas ceļu uz šo industriju un to, kā digitālā mode var ietekmēt mūsu visu nākotni. Čau, prieks tev satikt mūsu Liepājas studijā. Pastāsti. Sveicieni! Kas ir tas, ko tu dari? Es veidoju apģērbu digitālā vidē, kas ir 3D fails, kur paveras vairākas opcijas, kur viņu var izmantot. Es veidoju apģērbu specializētajās apģērbu programmās. Protams, to var darīt arī vispārējās programmās, kur tu modelē tur no kuba vai no sfēras vai no apļa, bet es strādāju programmās, kur ir imitēts šūšanas process, kur ir vienlaicīgi plakne, kur tu to apģērbu modelē, kā tas būtu uz reāla auduma, bet otrā pusē ir 3D avatars ar parametriem, ko tu uzdod kā reālam cilvēkam, tur apkārtmēri, visi izmēri, garums un tā tālāk. Un tad es modelēju uz auduma, uzlieku uz avatara, sašuju, simulēju, skatos, kā tas viss izskatās. Respektīvi, man ir vienlaicīgi gan piegriezne šim apģērbam, gan arī šī apģērba vizualizācija, kas ir pats produkts gatavs pats par sevi. Un to var izmantot. Mana galvenā mērķa auditorija ir, protams, apģērbu zīmoli un cilvēki, kas šuja, atelieri, tur šuvēji, kas modelē piegrieznes un tā tālāk. Un otra joma, cilvēki, kuriem šis noder, ir 3D mākslinieki, kuri, piemēram, strādā vispārējās programmās, un viņi nevēlas tur ilgstoši pavadīt laiku un modelēt realistisku apģērbu. Viņi var izmantot manus failus, kur ir jau gatava simulācija, varbūt animācija klāt, kur ir avatars vai nav avatars, un tad viņi var šo failu izmantot savos darbos, un viņiem šis pašiem nav jādara. Tiem, kas nezina, avatārs ir tāds kā cilvēka modelīts. Jā. Kāda ir tava ikdiena? Kas ir tas, kā tu strādā vispār? Vai tev ir office, vai tu strādā no jebkuras vietas, galvenais, lai ir dators priekšā? Kāda ir tava ikdiena un ko tu dari? Vai tu to dari datorā, vai tu vēl kaut kur? Kas notiek ikdienā? Es esmu freelanceris. Sveiciens visiem freelanceriem, kas ir cilvēku orķestri. Ja jūs to darat, jūs esat maleči. Es esmu izvēlējies grūtāko ceļu, bet principā ir vieglākais ceļš, jo ir lielie uzņēmumi, kas ir tie paši apģērbu zīmoli, kuriem ir nolgots kā patstāvīgs darbinieks
dizaineris, kurš veido apģērbus jau 3D jomā, un viņš strādā šajā zīmolā patstāvīgi, un viņam, protams, ir jāievēro visi tur, brenda kodeksi un krāsas. Un tā šim cilvēkam nav liela brīvība principā izpausties, bet ir vēl otra opcija strādāt pašnodarbinātajiem, kā es. Un tad tu vari darīt jebko ar tiem apģērbiem. Un tu vari strādāt no jebkuras vietas ar savu datoru. Tu vari strādāt no mājām, tu vari strādāt ceļojot, tu vari strādāt jebkur, kur tu vari iedomāties. Bet šis, protams, ir grūtāk, jo tu esi cilvēks orķestris, tu esi cilvēks, kurš plāno savas mācības, kurš strādā uz pasūtījumiem, kurš turpina veidot savu portfolio, kurš uztur savus sociālos tīklus, kurš atbild par nodokļiem un tā tālāk un tā joprojām un cenšas balansēt darbu ar brīvo laiku. Tā ir noteikti ļoti interesanta tēma. Pieskarsimies tam vēl vairāk. Bet kā tas notika? Tu vienu rītu pamodies un digitālais apģērbs. Tas ir tas, kas man dzīvē jādara. Kā tas notika? Kā tu atradi sevi tieši šajā jomā? Man ir divas atbildes. Viena ir īsā un viena ir garā. Es sākšu ar īso. Bija ļoti līdzīgi, kā tu teici. Es vienkārši klāju gultu, un man bija tāds vārds, digitālā mode, digitālais dizains. Es esmu kaut kur dzirdējusi, kas tas tāds ir, jāpapēta, kādas ir programmas. Tajā vakarā es sāku pētīt. Nākošajā rītā es biju atradusi programmu uzņēmumu, kurš piedāvā programmu un apmācības, un viņiem ir tāda apmācība programma, kurā viņi mani pieņēma, un tas viss tālāk attīstījās. Bet man ir arī garā atbilde šim jautājumam. Lai es nonāktu līdz brīdim, kad man iešaujas šī ideja prātā, man bija viss iespējamais jāpamet Rīgā, jāatstāj 2 darbi un viss pārējais, kas ir saistīts ar dzīvi vienā pilsētā. Jāsakrāmē visas mantas, jāpārvācās pie vecākiem, jāatpūšas mēnesi, jāatguļas, jāizveseļojas, par visu jāaizmirst, pilnīgi jārestartējās, un tad ar tukšu galvu, ar smadzenēm, kas ir atpūtušās, man ienāca prātā šī ideja. Un es ticu, ka būtu vieglāk bijis, ja es būtu turpinājusi strādāt tos darbus, ko es darīju, un paralēli būtu attīstījis šo kā papildu biznesu, kas ir ārpus mana darba laika. Tā būtu bijusi vairāk tāda stabilitātes sajūta, un tas varbūt būtu bijis lēnāk, bet tas būtu bijis ar mazāku stresu fonā un ar visādiem pārdzīvojumiem un ar visādiem zaudējumiem un ar visām pieredzēm, kas man šim klāt ir nākušas. Bet es sapratu, ka esot vidē, kas mani līdz galam neapmierina, esot ar cilvēkiem, kas mani līdz galam neapmierina, es vienkārši nespēju dzirdēt savu iekšējo balsi, un es vienkārši nenonākšu līdz tam brīdim, kad es zināšu, kas man jādara. Līdz ar to man bija tāds mazliet izšķirošs moments. Es sapratu, ka, lai es saprastu, ko es vēlos darīt ar savu dzīvi, es nevarēju turpināt darīt to, ko es nevēlos darīt ar savu dzīvi. Pats! Tas ir reāli iedvesmojoši. Un kā ir ar bailēm? Tu jau pieminēji, kad nav viegli. Un kāds tev ir bijis šis posms, paļaujoties pilnībā uz sevi, pārējot arī uz biznesa vidi, visu to samanedžēt, kas ir bijuši varbūt lielākie izaicinājumi? Tās bailes nekur nepazūd. Un viņas ir vienmēr līdzi, un tas ir tieši tāpat, kā izējot uz skatuves kaut ko darot. Viņas nekad nepazūd, tās bailes vienmēr būs, lai cik tu esi bijis uz skatuves, tev vienmēr būs bailes tur atkal iet. Bet tu kaut kā iemācies darīt arī baidoties. Tu vienkārši sāc darīt un vienkārši aizmirsti par tām domām, kas ir saistītas ar bailēm. Tu sāc pārfokusējies uz to, ko tu vēlies darīt. Tu pieņem, ne viss ar pirmo reizi sanāks, ne viss varbūt ir arī vajadzīgs, bet tu vienkārši turpini darīt, turpini pilnveidoties un pārfokusē savas domas no bailēm uz to, ko tu dari. Tā kā uz tagadni un nākotni, nevis par pagātni, kas ir bijušas situācijas, kur tu zini, ka tev nav izdevies, tu centies par to nedomāt un nedomāt, ka tev šī pieredze atkal atkārtosies, bet fokusējies uz tagadni, kurā tu pilnveidojies un audz. Un kas ir bijuši lielākie izaicinājumi? Droši vien, ka personīgi, tāpēc, ka jāpārfokusē ļoti lielā mērā domāšana. Es vienkārši esot Rīgā, esot tajā vidē, kas man līdz galam patika, es sapratu, ka turpmāk es atstāšu savā dzīvē tikai to, kas man ļoti patīk. Man pat bija tāds
Varbūt analoģija ar, negribās teikt tādā negatīvā noskaņā, bet analoģija ar slimību. Man pilnīgi likās, ka, ja es turpināšu darīt to, kas man ir līdz šim, tas laiks ātri beigsies. Es varbūt nebūšu slima, bet viņš paies ātri, un es vienkārši nebūšu pamanījis, ka es dzīvoju. Bet, ja es vēlos tiešām darīt ar to, kas ir saskaņā ar mani iekšējo balsi, beidzot sākt dzīvot, man bija jāpieņem lēmums tiešām uz katra soļa. Ēst tikai to, kas ir veselīgs, sportot, izslēgt cilvēkus, kas daudz runā negatīvas lietas. Nebūt vidē, kas mani neiedvesmo. Un tas skar pilnīgi visas dzīves jomas. Tas, laikam, bija tāds, palikt uzticīgais šim lēmumam. Tas tāds iekšēji grūtākais bija. Tas ir laikam tas sarežģītais lēmums, kam nevajadzētu būt sarežģītam, bet kaut kā bieži tā izvēršās, palikt uzticīgam sev. Būs cilvēki, kas teiks, jā, bet tas ir grūti, jā, bet vai tas tev ir vajadzīgs, tur ir tik daudz riska. Būs cilvēki, kas varbūt ne līdz galam tev ticēs, un varbūt pat, ja arī ticēs, viņi teiks, jā, bet tev vajag vēl tur to un to un to un to, un kas tev sagrauj tev pašvērtējumu. Vienkārši palikt uzticīgai savai idejai. Bet arī uzstādīt mērķus, bet nepārdzīvot, ja tu viņus nesasniegsi. Jo galvenais mērķis ir nevis tikt līdz tam mērķim, bet galvenais ir noķert kaifu, ejot uz to mērķi. Pieņemsim, tu esi izvirzījis kaut kādu mērķi, īstenot kaut kādu projektu, bet ejot uz to projektu, tu saproti, kaut kas nav. Ir jātic tai balsī. Ja tev vienreiz rodas šī doma, ka kaut kas nav, viņi visticamāk tevi nepametīs. Ok, tātad tu vienu dienu izdomā, es daru kaut ko citu, tu nolem, tu izpēti, tu paskaties, kas notiek vispār. Kāds tad ir šis karjeras ceļš? Kas ir jāiemācās vai kur iet un ko darīt? Jā, varbūt kāds, kurš arī skatās šo podcastu, es arī esmu domājis par apģērba dizainu, vai domājusi, un ko ķert, ko grābt? Jārēķinās. Digitālās modes jomā ir daudz jāmācās. Un tā visticamāk būs vēl ilgus gadus, un tehnoloģijas attīstās, pilnveidojās. Tu sāc ar to, ka tu mācies, bet to arī nebeidz. Tu visu laiku turpini to arī darīt. Bet tad ir cilvēkam tālāk, ir vajadzīgs dators, ir vajadzīga izvēle par programmu, kurā tu to dari, jo ir 3-4 labas, citas ir varbūt labākas funkcionalitātes ziņā, bet viņām nav tik labas apmācības, citām ir labas apmācības, bet viņas nav tik labas funkcionalitātes jomā. Protams, ir labāk kombinēt dažādas programmas un izmantot plusus no katras. Bet, jā, ir principā vajadzīgas mācības, dators, interese un viss. Kur dabūt pirmo klientu šajā nozarē? Kas, jo tā ir savā ziņā kaut kāda, ir sajūta, ka tā kā eksotiski, gandrīz IT, tāds eksotisks virziens, kas nav tāds, atkal kārtējais apģērba. Tas ir tāds retums, man liekas, Latvijā. Un nav varbūt mums tas tādā, tiešā plūsmā, kad, reku atkal viss ir, varbūt mēs vienkārši neievērojam, varbūt, ka tie attēli ir tik realistiski, ka mēs neievērojam, bet kur ir klienti, kur šī nozare mājo? Labs jautājums. Principā tas droši vien katram ir savs attīstības posms, savs attīstības ceļš. Ir dizaineri, kuriem izšauj sociālie tīkli, ir kādi specifiski, vai Instagrams, vai TikToks, vai LinkedIn, vai vēl sazin kas. Ir arī tāds Behance, vai kā viņš tur pareizi izrunājās. Bet manā gadījumā es teiktu, ka vairāk strādā e-mail marketings, kur es uzrunāju tiešām potenciālos uzņēmumus, kuriem tas varētu interesēt. Viņiem ir tiesības man atbildēt, viņiem ir tiesības man neatbildēt, bet ir vajadzīgi, manā gadījumā vismaz ir vajadzīgi sociālie tīkli, lai cilvēki varbūt izveidot tādu uzticību man un varbūt redz manas vērtības, varbūt redz, ka man tur interesē mācības, ka man interesē izaugsme, ka es neesmu cilvēks, kas tur ir apstājies un viss. Šeit es esmu gana labi un šeit es arī sēdēšu, ka tas nav par mani, bet jā, ir vajadzīgs arī tā aklā zona, kurā tu ieej, bet šeit var būt dažādi instrumenti. Tas var būt e-mail marketings, tas var būt ziņas patiešo sociālajos tīklos potenciālajiem klientiem, tās var būt sarunas. Man ir bijušas arī sadarbības, kad es aizēju pie kaut kāda speciālista, tur friziera vai manikīra, un tā,
runājot vārds pa vārdam, viņi saka, hei, es šuju, es tur gribu piegriezt. Tad šādi arī dažreiz tas sanāk. Bet es teiktu, ka katram ir savs ceļš un jāmēģina, kas viņam labāk strādā. Nav tāda viena zelta recepte. Kam būtu jābūt portfolio? Jo tu arī teici, ka tavs portfolio jau sāk veidoties, viņš jau ir tāds diezgan foršs. Un varbūt tu vari ieteikt kādam, vai kas būtu tās pareizās lietas, ko vajadzētu iekļaut apģērba dizainerim savā portfolio. Kam tur jābūt? Kas ir tavā portfolio un kam tur būtu jābūt? Šeit es arī teiktu, ka cilvēkam kārtējā reiz būtu jāieklausās savā iekšējā balsī. Es to iesaku darīt no rīta līdz vakaram. Un jāsaprot, kas cilvēkam pašam vairāk interesē. Ja cilvēkam interesē veidot kleitas, viņa portfolio sastāvēs no daudz dažādām kleitām, no dažādiem audumiem, dažādiem modeļiem un tā tālāk. Ja cilvēkam interesē streetwear, ielas apģērbs, ielas stils, tad viņš veido apģērbu no šādiem. Ja cilvēkiem interesē sporta apģērbs, cilvēkiem interesē āra apģērbs, āra drēbes, virsdrēbes, tad veido no tādiem. Es esmu redzējusi dizainerus, kas veido 3D dizainus tieši tīri apakšveļai, kas specializēs tikai tīri uz to. Respektīvi, tu dari to, kas tev interesē. Tas ir mans ieteikums. Vienkārši sekot savām interesēm. Un galvenais visu likt čupiņā. Taisīt, darboties un krāt, lai var parādīt pēc tam. Jā, es nezinu, vai tas gluži ir pareizi. Es cenšos parādīt pēc iespējas dažādākas jomas un opcijas un situācijas, kur 3D dizains noder. Man šobrīd, es teiktu, ka nav konkrēta specializācija manam portfelim. Es varbūt šobrīd vēl jāspētu, kas būs vairāk pieprasīts, kas labāk aizies, kurš no apģērba veidiem, bet droši vien, ka var arī tā. Kā ir ar izglītību šajā jomā? Jo, principā, to es apgūstu visu pašmācības ceļā, bet tev arī ir augstākā izglītība. Pastāst, varbūt, kā tu redzi, vai tu redzi pievienoto vērtību augstākai izglītībai, vai ir svarīgi studēt mākslu vai kaut ko citu? Mana izglītība ir saistīta ar starptautisko mārketingu. Ir plus mīnus gan bakalaurs, gan maģistrs. Un, fun fact, pabeidzot studijas bakalaurā, pēc bakalaura studijām, es pabeidzu un teicu, šis viss, ko es esmu mācījusies, nekad mūžā man nenoderēs. Šis viss man neinteresē un es to nekad nedarīšu. Paldies par papīru. Bet, principā, šobrīd tas ir tas, kas man ļoti palīdz saprast, ka var būt dažādas kultūras un kā viņas var izpētīt, kā ar viņām labāk komunicēt, kādi ir mārketinga instrumenti starptautiskā vidē. Principā šis viss man šobrīd ir ļoti noderīgs. Bet tas ir, to, protams, arī var apgūt pašmācības ceļā. Pie tam arī mārketings ir tāda nozare, kas attīstās patstāvīgi. Un tas, ko es esmu mācījusies tad, un varbūt tā vispārēji man šobrīd noder, bet tādās niansēs, protams, to var apgūt patstāvīgi. Bet, jā, es esmu apguvusi visu pašmācības ceļā. Es teiktu, ka ar to ir pilnīgi pietiekoši, jo tas varbūt ir tāds skaļš paziņojums, bet neviena mācību iestāde nespēs iet dienā vienā solī kopā ar tehnoloģijām, jo kamēr tās programmas akreditē, kamēr sastāda mācību programmas un kamēr atrod pareizos lektorus, jau tās tehnoloģijas atkal ir pavirzījušās uz priekšu. Un vienkārši, lai tu esi tajā vilnī, tu mācies pats. Bet, protams, manai jomai noder arī vispārīgas zināšanas par šūšanu, tāpēc, ka viss tas process ir balstīts tieši uz soli pa solim, kā notiek reālu apģērbu šūšana. Tur arī ir digital sewing, kas ir digitālā virtuālā šūšana, un tas viss ir balstīts uz piegriezieniem. Līdz ar to cilvēkam noderēs izpratne par apģērbu, jo apģērbam var būt odere, var būt virsējais slānis, var būt vēl kaut kāds apakšslānis, var būt detaļas, kas ir slēptas. Un, respektīvi, ļoti noderētu izpratne par reālu apģērbu šūšanu, bet tas arī nav obligāti, jo to var apgūt pa ceļam, un tomēr mazliet ir atšķirības, jo digitālajā, virtuālajā vidē ir tas bonus, ka tu vari, piemēram, izveidot piegriezni, izveidot kaut kādu formu, bet tu viņu vari bezgalīgi pārveidot, palielināt, samazināt un tā tālāk tieši vienu un to pašu detaļu. Dzīvē tas nav iespējams. Bet šis ir arī tas, kas man visvairāk
patīk digitālajā jomā, jo visi apģērbi, kurus es esmu izveidojis, ir absolūti zero waste, kas ir bez atlikumiem, kā pareizi to iztulkot. Tur netiek lietots vispār nekāds materiāls. Tu vari savas idejas vizualizēt un bezmaz vai realizēt uz ekrāna, nepielietojot absolūti nekādus zemes resursus. Un tas, kas man uz sirdi silda visvairāk šajā nozarē, ka digitālā mode ir opcija apģērbu nozari padarīt vidē draudzīgāku, jo tas nav noslēpums, ka tā ir otrā industrija, kas visvairāk piesārņo zemeslodi. Un šeit ir viens no risinājumiem, kā to var risināt. Tu jau nedaudz pieminēji, kas tev patīk tajā visā, bet kur ir vislielākais kaifs? Kas tev burtiski pamodina no rītiem, kas tev liek turpināt to darīt, jo tie izaicinājumi arī ir pietiekami. Plus vēl šis te biznesa aspekts tam visam. Kur kaifs visā tajā? Kāpēc turpināt? Kas tevi motivē darboties ar šo? Labs jautājums. Droši vien pirmkārt tā ir interese. Es esmu arī, tā paskatoties uz savu dzīvi atpakaļ, man vienmēr ir interesējis saskaņot apģērbus, skatīties, pētīt, kā apģērbs var ietekmēt manu garastāvokli, to, kā es uzvedos tajā dienā, kā tas palīdz paturpināt manu identitāti vizuāli un ietekmēt to, kā cilvēki mani uztver. Manu iekšējo pasauli caur manu vizuālo pasauli. Un tas ir mūsdienīgs veids, tā kā mūsdienīga attīstība modes industrijai. Digitālās modes joma ir joma, kur ir mūsdienīgi domājoši progresīvi cilvēki. Tur ir zīmoli, kas arī skatās uz nākotni, kas nebaidās no tehnoloģijām. Un man liekas, ka vispār 3D jomā ir, neskatoties to, ka mēs jau labi zinām, kas ir 3D vide, viņai joprojām ir milzīgs potenciāls, neizsmeļams pagaidām, kuram ir liela nākotne. Tas mani motivē, ka es esmu vidē, kurai ir liels potenciāls un kurā es redzu nākotni. Varbūt pastāst vairāk par to, ko tu vēlies sasniegt. Vai ir kaut kāds, varbūt, pasaules līmeņa projekts, no kā tu gribētu būt daļiņa, vai kaut kas tāds, kas ir tas superīgais projekts, kas katram apģērba dizainerim būtu wow, un it īpaši, kas tev būtu wow. Ja to tu sasniegtu, tad būtu forši. Zini kā, man ir viena lieta, bet es šo negribētu publiskot. Man ir viena doma, ko es ļoti gribu izdarīt, un es jau esmu sākus pētīt, kā to varētu izdarīt, bet es pagaidām neesmu nonākusi līdz tam, ka es gribētu par to runāt publiski, jo tas tad var neizdoties. Man ir tāda pieredze, ka tu runā par nesaplānotām lietām, un viņas neizdodas. Bet tas, ko es varu pateikt, es gribētu būt digitālās modes seja Latvijā. Mums ir jau dizaini. Es neesmu vienīgais Latvijā cilvēks, kurš ar šo nodarbojas. Mums ir viens ļoti veiksmīgs džeks. Viņš varbūt nav tik populārs, bet es esmu klausījusies arī intervijas ar viņiem un papētījis viņu portfolio. Viņš ir ļoti jaudīgs, viņš ir gana labs, bet viņš nav tik populārs. Un no šiem dizaineriem, kurus es Latvijā esmu redzējusi, es neesmu redzējusi, ka viņi būtu aktīvi publiski, sociālajos tīklos un tā tālāk. Līdz ar to es redzu šeit sevi šajā vietā, es redzu šo kā potenciālu attīstības scenāriju, bet es teikšu godīgi, ka man ar mērķiem ir tā. Man ir mērķis, tik līdz kamēr viņš man ir interesants, es uz viņu eju, bet ja man pazūd interese, fine, whatever, buy next. Respektīvi, tu plūst laikam līdzi un pielāgojies. Jā, tieši tā. Ir mērķis, bet man viņš nav jāsasniedz asins pa degunu, kāpjot pāri līķiem. Ja mani viņš uzrunā, ja man ir kaifs uz to iet, ja man joprojām patīk to darīt, tad es to daru. Tik līdz es jūtu, ka kaut kas nav, es domāju, ka nav vērts, jo tad nevienam nebūs no tā labums, ka es būšu izmocījusi beigtu zirgu. Kas ir tavs message, kā digitālās modes mākslinieces sejai Latvijā? Jo tik tiešām man liekas, ka varbūt es vienkārši neesmu tik pietuvināta digitālai modei vai kaut kam, bet man ir sajūta, ka šeit ir vajadzīga vairāk balss, vairāk iepazīt šo profesiju. Kāpēc arī tu esi šeit pie mums studijā? Tas ir tik interesanti, tas ir tik forši, tas ir tieši
tā kā tu teici, saudzīgi pret dabu, miljonus reizes saudzīgāk un kreatīvāk savā ziņā, ka tu vari tiešām pielāgot sev absolūti jebkuru apģērba aspektu, lai tas attēlo tavu iekšējo pasauli. Kas ir tavs message? Ko vajag zināt visai pasaulē, vai kas ir tā ziņa, ko tu gribētu visiem nodot? Varbūt izmantojot izdevības, varētu nodot ziņu Latvijas stilīgajiem cilvēkiem. Esiet drosmīgāki. Man ļoti gribētos redzēt vairāk apģērba ziņā drosmīgus cilvēkus Latvijā, jo man liekas, ka Latvijā ir radoši cilvēki, ir cilvēki ar ļoti labu gaumi, bet varbūt mēs esam pārāk kautrīgi. Un digitālā mode ļauj mums pārkāpt pāri mūsu uztveres robežām, veidot kaut ko nerealistisku, pārdrošu, un līdz ar to es būtu priecīga redzēt, ka cilvēki arī ikdienā atļaujas vairāk. Es, piemēram, salīdzinu citu pilsētu modes nedēļas un Latvijas modes nedēļas, un mēs esam tādi pieticīgi. Mēs esam tādi, piezemētāki, kautrīgāki. Man gribētos redzēt vairāk to dzirksti, to krāsas, raksturus un tādu drosmi. Tā kā lūdzu cilvēki, esiet drosmīgāki. Kur mēs te varam atrast? Tu minēji sociālos tīklus, kur mēs varam sekot tam, ko tu dari un kas vispār notiek šajā nozarē? Visvairāk, visaktīvāk es esmu Instagramā, bet es esmu arī citos sociālajos tīklos, jo kādam ir interesanti. Nosaukums ir MG Digital Fashion Studio, kas ir MG digitālās modes studija latviski. Bet es esmu arī citos sociālajos tīklos, un ja kādam ir vēlme ar mani sazināties, tur ir arī pieejami mani kontakti, mans e-pasts, var rakstīt man arī turpat, sūtīt man ziņas, es būšu priecīga atbildēt. Tu šobrīd dzīvo Liepājā, tu pārvācies no Rīgas uz Liepāju, kas ir super, es pilnīgi saprotu, bet kāda ir tava versija vai tavs iemesls, kāpēc Liepājā? Tajā posmā, kad es domāju, ko es tālāk daru ar visu, kas man dzīvē nepatīk, un kā nonākt līdz situācijai, kur man viss patīk, man bija izvēles iespēja, vai es turpinu strādāt, kur es strādāju, bet es braucu to darīt, turpināt strādāt uz ārzemēm. Un tad es tā godīgi sev pajautāju, vai tas ir tas, ko es vēlos, vai tas ir tas, ko es domāju, ka es vēlos. Un es sapratu, ka tas ir tas, ko es domāju, ka es vēlos. Bet patiesībā tas, ko es vēlos, ir atgriezties mājās. Es esmu dzīvojusi Rīgā nepilnus 12 gadus, un es atceros to sajūtu, kad es braucu uz Rīgu. Rīga man asociējas ar tādu darbu, ar izdzīvošanu, ar iztikas pelnīšanu, varbūt ar kaut kādu grūtību pārvarēšanu, jo tas nevienmēr patīk. Tāds cīņa. Un arī es esmu cilvēks, kas ir piedzimis pie jūras, man ir svarīgi atpūsties pie jūras brīvajā laikā, neatkarīgi no tā, vai tas ir silts vai augsts laiks. Bet Rīgā tā nokļūšana līdz jūrai ir tālāka, jo siltāk, jo grūtāk. Un Liepājā man kaut kā liekas gan daba, gan tā pati jūra, viss ir tik pieejams un tik tūs un tik pazīstams. Un es atceros to sajūtu, kā es braucu uz Rīgu, ka tas ir vienmēr tāda neliela iekšēja cīņa. Un tā sajūta, kā es braucu uz mājām, ka es esmu sakrāmējusies 5 minūšu laikā, es esmu gatava lekt mašīnā vai jebkurā citā transportā, kurš man aizvedīs līdz mājām. 5 minūšu laikā es esmu gatava, es esmu šeit, es atpūtos, es izklaidējos, tiekos ar draugiem, šeit ir mana ģimene, šeit ir manas mājas, šeit viss ir pazīstams, šeit ir skaisti, brīvi. Liepājā es jūtos pilnīgi brīvi un kā mājās, kā tam vajadzētu būt. Un es vienkārši toreiz, tad, kad man bija jāizlem, vai es braucu uz ārzemēm strādāt, vai es braucu uz mājām, es sapratu, es gribu uz mājām. Kas būtu tavs ieteikums kādam, kurš klausās un jūt sevī digitālu mākslinieku, jūt sevī šo radošumu, šo te ambīciju, arī kaut ko darīt, veidot, būvēt? Ko tu ieteiktu kādam, kurš vēlās būt, doties tavā līdzīgā karjeras virzienā? Ja ir interese, ja ir vēlme, šis jau ir gana labs iemesls, lai to pamēģinātu. Es pašā sākumā, kad es sāku šo mācīties, es teicu, tas ir eksperiments. Es nezinu, kur tas novedīs, es nezinu, kā tas beigsies. Es nojaušu, kā tas ir sācies, bet es eksperimentēju un es iesaku arī citiem eksperimentēt, jo galu galā, kāpēc mēs dzīvojam? Mēs nepaņemsim līdzi
cilvēkus, ar kuriem mēs bijām. Mēs nepaņemsim līdzi neko no materiālām, mēs varam paņemt līdzi tikai mūsu pieredzi. Tas ir tas, kas ar mums paliek un kas ir neatņemama mūsu daļa. Man tiešām bija ļoti interesanti klausīties, kas vispār notiek, jo man ir sanākusi ļoti maz saskara ar digitālo modi tieši, bet mēs tev vēl nelaižam vaļā, jo mums ir ašo jautājumu rauns, kur mēs tev iepazīsim nedaudz to, kā profesionāli un kā cilvēku. Ja tev būtu superspējas, tad kādas tās būtu? Es gribētu, lai manas superspējas ir mācīt attēlot 3D to, ko es redzu savās fantāzijās. Kādas digitālās prasmes tu ieteiktu apgūt ikvienam? Exceli. Super. Nu, bez tā, man liekas, mūsdienās nebūs ne biznesa, nekas cits. Rakstīt īziņu vai piezvanīt? Īziņu. Mīļākā nedēļas diena? Kopš es freelancēju, man jebkura diena ir mīļākā nedēļas diena. Labākā produktivitāte no rīta vai vakarā? Es teiktu, ka vecumam ejot, laikam ejot no rīta. Es piekrītu. Meditācija, pastaiga vai izgulēties? Visi 3. Suņi vai kaķi? Keksiņš un Blackberries, kas ir suņi. Mac vai Windows? Windows. iOS vai Android? Android. Lasīt papīra formātā vai datorā? Gan. Ko darīt lietainā dienā? Visu tieši to pašu, ko parastajā laika apstākļi nav šķērslis. Mīļākais priekšmets, kad gāja skolā? Man īstenībā padevās visi, bet mīļākais laikam bija matemātika, jo es ātrāk varēju izpildīt mājas darbus. Super. Kur ir tālākā vai interesantākā vieta, kur tu esi bijusi? Maldīvu salas. Super. Tu to izturēji, mūsu ašo jautājumu raundu, un tagad mēs tev pazīstam nedaudz vairāk, un tiešām ļoti interesants ieskats. Piesakošu tev arī sociālajos tīklos, un iesaku to darīt arī pārējiem, kas mūs šodien klausās vai skatās. Un paldies, tiekamies Liepājas ielās, un sekojam līdzi, kas vēl jauns radīsies Liepājas un Latvijas digitālās modes nozarē. Paldies tev! Paldies tev! Ja arī tu vēlies pastāstīt par savu digitālo profesiju vai hobiju, raksti mums uz team@digipelv. Seko Atkadēji IT podkastam, YouTube, Facebook, kā arī populārākajās podcastu platformās. Čau!